kaut kāds ieteikums klausītājiem, sevišķi tādiem īstiem faniem, ja, kuru viņi to vēstījumu varētu arī nodot saviem tā kā draugiem. Ja. Es cerējos virslīgas kontekstā, ka es tas spēles, Liepājā bija 5 spēles, ja, pat pa šo 3 kārtām. Es skatījos klātienē, ja. Un tad man atnāca tā doma, kuru es tev arī izteicu, ka cik tas tomēr ir pavisam savādāk, kad tu skaties futbolu klātienē vai pa televizoru. Pat vienalga trenerim vai kas, es varu iedomāties, kāda ir atšķirība fanam. Man tā vismaz šķiet. Ja tomēr trenerim ir kaut kāds tāds analītiskais skats vai kaut kāds pat, tā kā viņam to vajag, dažreiz viņš tā kā nevis sliktā nozīmē, bet piespiež savu skatīties. Tā kā vajag paskatīties, kas tur bija, tad fanam to tā kā nepiespies. Un ko es ar to gribēju? Es skatījos tas spēles, un tikai stadionā tu vari sajust to enerģētiku, tas spēles enerģētiku, ko piedāvā tas futbols, ja? Un es teikšu vēl no savas pieredzes, kā treneris, piemēram, ka ir pavisam savādāk, ka tu stāvi laukuma malā, paiet spēle, tev paliek, iespējas pa spēli, ja? Uzreiz pēc spēles. Tad tu atnāc vakarā mājās, tu ieslēdz televizoru, tu skaties, tu ierakstu. Un dažreiz tas ir pavisam 2 dažādas spēles, ko tu redzēji. Bet es pateikšu uzreiz, ka man visam ir savādāk, bet es ilgos gados sapratu, ka man ļoti būtiski un svarīgs tas faktors, ko es sajūtu. Ko es gribu ar to pateikt, ka arī faniem, man liekas, divkārši svarīgi to, lai novērtētu reāli to produktu virslīga un saprast, kas tur ir labs, kas tas ir futbols, vai kā atnākt uz stadionu un sajust to futbolu. Nevis skatīties, nevis redzēt, ja, tas 2, bet sajust. Tas ir 2 dažādas lietas. Es pat nosaucu tagad pa piemēru priekš sevis, kā priekš treneri. Es paturu, ja dažreiz man ir tā, ka es atnāku uz mājām, es ieslēdzu televizoru, man bija ļoti labs garastāvoklis pēc spēles, ka mēs uzvarējām, es jūtu, ka mēs likumsakarīgi uzvarējām spēles laikā, es to jūtu, es ieslēdzu televizoru un saķeru galvu un domāju, kā mēs uzvarējām vispār. Bet es tagad vairs nebaidos no tā. Jo man baigi svarīgi, es palieku vairāk pat procentu pie tā, jo tas sajūta ir ļoti svarīgi arī trenerim, vismaz man tas liekas, ja? Un tad es savienoju arī ar to fanu, ka tas, kurš ieslēdz to virslīgu un grib saprast savu, tā kā iespaidu, piemēram, tu iesaki Twitterī un visur, ka jānāk uz to, jāpaskatās to virslīgu un kāds ieslēdz televizoru un paskatās tur 2 spēles un viņam kaut kāds iespējas, kas tur. Tas nav tas, cik sevišķi pie mūsu, diemžēl pie mūsu tas piedāvātas infrastruktūras, ja? Tad tu nevar to bildi, tā nav bilde, protams, ka tu pārslēdz uz Chelsea vai uz Barcelonu vai Atletico Madrid, un tur nav variantu, man nav argumentu. Bet tad, kad tu atnāksi, tad tas, ko piedāvā futbols dzīvajā, tas ir pavisam kas cits, tu nevar to sajust, to, ko tu redzi. Pat, ja es visu laiku dodu priekšroku, ja tas ir, protams, zināmā līmeņa futbols. Virslīga piedāvā kvalitatīvu, mana izpratne kvalitatīvu futbolu. Ja? Tas ir profesionāls futbols. Un es visu laiku atdošu priekšroku dzīvajā redzēt virslīgu un nekā skatīties pa televizoru Premjerlīgas spēli. Viennozīmīgi. Un ne dēļ tā, ka es kaut kāds patriots vai virslīgas tur fans kaislīgs, bet dēļ tā, ka sajūst futbolu, tas visu laiku ir daudzreiz foršāk un daudz vairāk tas kaut ko dot tev, nekā skatīties viņu pa televizoru.